7. nodaļa, kurā parādās Kenga un mazulītis Rū, bet Sivēnu ieliek vannā. Liekas, neviens nezināja, no kurienes viņi uzklīda, bet klāt viņi bija. Pa mežu staigāja Kenga un mazulītis Rū. Kad pūks jautāja Kristoferam Robinam, kā viņi te nokļuvuši, Kristofers Robins atbildēja: vistaisnākajā ceļā, ja tu saproti, ko tas nozīmē pūk. Un pūks, kas to nesaprata viss, izvairīgi norūca. Tad viņš 2 reizes pakratīja galvu un piebilda: vistaisnākajā ceļā skaidrs. Un pūks gāja apciemot savu draugu Sivēnu, lai uzzinātu, ko Sivēns par to domā. Pie Sivēna viņš satika Trusīti. Tā nu viņa apsprieda jautājumu trietā. Redziet, kas man visā šajā lietā sevišķi nepatīk, teica Trusītis. Mēs te dzīvojam mežā. Tu, pūk, un tu, Sivēn, un es. Un tad pēkšņi. Un ijā, sacīja pūks. Un ijā, un tad pēkšņi. Un pūce, piebilda pūks. Un pūce, un tad pavisam negaidot. Ak, un ijā, teica pūks. Es biju viņu aizmirsis. Mēs te dzīvojam mežā. Trusīts ļoti lēni un svinīgi teica. Mēs visi kopā, un tad mēs pēkšņi kādu rītu pamostamies, un ko mēs redzam? Mēs redzam starp mums savādu dzīvnieku. Dzīvnieku, par ko mums pat dzirdēt nav gadījies. Dzīvnieku, kas staigā apkārt ar savu ģimeni kabatā. Iedomājieties, ka es sāktu staigāt ar savu ģimeni kabatā. Cik kabatu man vajadzētu? 16, teica Sivēns. 17, vai ne? Trusīts piekrita. Un vēl vienu mutautiņam, tātad 18. 18 kabatu vienā uzvalkā. Galvu var pazaudēt. Iestājās ilgs un domīgs klusums. Un tad pūks, kurš jau labu brīdi bija raucis pieri, sacīja: man iznāk 15. Kas? Jautāja Trusīts. 15. Kas 15? Tava ģimene? Nu un tad? Pūks paberzēja degunu un teica, ka Trusīts taču nu pat esot runājis par savu ģimeni. Patiešām. Trusītis nicīgi apvaicājās. Jā, tu teici. Nē, jau pūk, Sivēns nepacietīgi sacīja. Mēs runājam, ko mums darīt ar Kengu. Skaidrs, saprata pūks. Vislabākais, sacīja Trusīts, būtu nozagt mazulīti Rū, noslēpt viņu, un kad Kenga prasītu, kur ir mazulītis Rū, mēs teiktu: Ahā, pūks izmēģināja balsi. Ahā, protams, viņš turpināja, bet mēs varētu sacīt arī ahā, pat ja nebūtu nozaguši mazulīti Rū. Pūk, Trusīts pacietīgi teica, tev galvā ir tikai zāģu skaits. Es zinu, pūks pazemīgi piekrita. Ahā, mēs sacīsim tā, lai Kenga saprastu, ka mēs gan zinām, kur ir mazulītis Rū. Ahā, nozīmēs mēs varam tev pateikt, kur ir mazulītis Rū, ja tu apsolies iet projām no mūsu meža un nekad vairs nenākt atpakaļ. Un tagad nepļāpājiet, ļaujiet man domāt. Pūks nosēdās kaktiņā un pūlējās izsacīt ahā, nozīmīgā balsī. Reizēm viņam likās, ka iznāk tā, kā Trusīts domājis, un reizēm atkal, ka neiznāk. Vajag tikai labi ievingrināties, viņš domāja. Bet vai Kenga būs ievingrinājusies saprast mūsu ahā?
Ir vēl viena lieta, Sivēns diezgan nemierīgi iebilda. Es runāju ar Kristoferu Robinu, un viņš teica, ka kenga vispār ir no plēsonīgo zvēru sugas. No parasta plēsīga zvēra es, protams, nebaidos, bet ir taču labi zināms, ka viens plēsonīgs zvērs, kam nolaupīts viņa mazulis, ir niknāks nekā 2 plēsonīgi zvēri kopā. Un tādam sacīt, aha, varbūt nav prātīgi. Sivēn, teica Trusīts, izvilktams zīmuli un aplaizīdams tā galiņu. Tu esi bailīgs. Grūti būt varonim, Sivēns bēdīgi nošņaukājās, ja tu esi tikai ļoti mazs dzīvnieciņš. Trusīts, kurš bija sācis kaut ko steidzīgi rakstīt, pacēla acis un sacīja. Taisni tāpēc, ka tu esi ļoti maz dzīvnieciņš, tu būsi sevišķi noderīgs mūsu pasākumā. Sivēnu tā iepriecināja doma, ka viņš būs noderīgs, ka viņš aizmirsa visas savas bailes. Kad Trusīts jau stāstīja tālāk, ka kengas ir plēsīgas vienīgi ziemas mēnešos un citos gadalaikos ir piemīlīgas dabas. Sivēns aiz nepacietības gandrīz vairs nevarēja nosēdēt, un tik ļoti viņam gribējās tūlīt būt noderīgam. Un es, pūkšs skumīgi sacīja, vai es arī nevarētu būt noderīgs? Nebēdājies, pūk, Sivēns mierināja, varbūt kādu citu reizi. Bez pūka Trusīts zīmulis svinīgi asinādams paziņoja. Pasākums būtu neiespējams. O, iesaucās Sivēns, pūlēdamies neizrādīt savu vilšanos, bet pūks aizgāja uz istabas otru galu un lepni nodomāja. Neiespējams bez manis, tāds lācis esmu es. Un tagad klausieties, sacīja Trusīts, kad bija beidzis rakstīt. Pūks un Sivēns apsēdās, klausīdamies tik uzmanīgi, ka pat muti aizmirsa pievērt. Lūk, ko Trusīts nolasīja. Plāns, kā noķert mazulīti rū. Vispārīgas piezīmes. Kenga skrien ātrāk par jebkuru no mums, pat par mani. Vēlreiz vispārīgas piezīmes. Kenga nekad nenolaiž acis no mazulīša rū, ja vien rū nav droši iepogāts viņas kabatā. Tātad, ja mēs gribam aizbēgt ar rū, mums jābūt tālu priekšā, jo kenga skrien ātrāk par jebkuru no mums, pat par mani. Ideja. Ja rū izlēktu no kabatas ārā, bet Sivēns ielēktu iekšā, kenga nemanītu nekādas starpības, jo Sivēns ir ļoti mazs dzīvnieciņš, kā rū. Bet kengai vajadzētu skatīties kaut kur projām, lai viņa neredz, ka ielēcis ir Sivēns. Atkal ideja, bet ja pūks viņai kaut ko aizraujošu stāstītu, viņa varētu kādu laiciņu paskatīties uz citu pusi. Un tikmēr es aizbēgtu ar rū, ātri, un kenga nepamanītu starpību līdz vēlākam laikam. Tātad Trusītis lepni nolasīja savu plānu, un neviens vēl labu brīdi pēc lasīšanas neko neteica. Un tad Sivēns, kurš bija bez nevienas skaņas, vārstījis muti vaļā un ciet aizsmagušā balsī izgrūda. Un vēlākā laikā, ko tu nesaproti? Kad kenga pamanīs starpību, tad mēs visi teiksim, aha, visi 3? Jā, kā tad? Es nesaprotu, ko tu uztraucies, Sivēn. Neko, sacīja Sivēns. Ja tikai mēs visi 3 teiktu, kamēr mēs to sakām visi 3, es neiebilstu, bet es negribētu sacīt, aha, viens pats. Tas neskanēs ne pustik labi, starp citu, viņš piebilda. Tu esi drošs, ka tas par ziemas mēnešiem ir patiesība? Par ziemas mēnešiem?
Jā, ka plēsīga tikai ziemas mēnešos. Protams, vari nebaidīties. Ko tu teiksi, Pūku? Tu saprati, kas tev jādara? Nē, atzinās Pūks, vēl ne. Kas man būtu jādara? Tev jārunā ar Kengu tik aizrautīgi, ka viņa vairs neko citu nepamana. Un ko lai es runāju? Ko vien gribi. Tu domā, es varētu noskaitīt viņai kādu dzejoli vai kaut ko tam līdzīgu? Kaut vai dzejoli, sacīja Trusītis. Lieliski, ejam! Un tā viņi devās meklēt Kengu. Kenga un Rū jauko pēcpusdienas laiku pavadīja meža smiltiņās. Mazulīts Rū vingrinājās ķenguru lēcienos, krisdams kurmju alās un rāpdamies atkal ārā, bet Kenga uztraukti skraidīja viņam pakaļ un runāja. Tikai vēl vienu lēcienu, dārgumiņu, un tad mums jāiet mājās. Un kas gan šajā brīdī lāčoja pāri smilšu kalniņam, ja ne Pūks? Labdien, Kenga! Labdien, Pūk! Paskaties, kā es lēkāju, spiedza Rū un iekrita nākamajā kurmja alā. Sveiks, mazulīti Rū! Mēs nu pat taisījāmies iet mājās, sacīja Kenga. Labdien, Trusīt! Labdien, Sivēn! Trusīts ar Sivēnu pienākuši no smilšu kalniņa otras puses. Teica labdien un sveiks, Rū! Un Rū gribēja, lai viņi paskatās, cik vareni viņš lēkā. Trusīts ar Sivēnu stāvēja un skatījās. Un Kenga arī stāvēja un skatījās. Kenga, ieminējās Pūks, ka Trusīts jau 2 reizes bija pamirkšķinājis viņam ar aci. Saki, vai tev patīk dzejoļi? Nevisai, atbildēja Kenga. Teica Pūks. Rū, dārgumiņ, tikai vēl vienu lēcienu, un tad mums jāiet mājās. Uz brīdi visi apklusa, jo Rū atkal bija iekritis kurmja alā. Sāc, Trusītis ķepu mutē priekšā aizlicis skaļi nočukstēja. Ja mēs runājam par dzejoļiem, teica Pūks, es nu pat šurp nākdams vienu sacerēju. Tas skan tā. Pagaidi, tūlīt atcerēšos. Iedomājieties tikai dzejoli, sacīja Kenga. Rū, dārgumiņ, nu gan mums. Tev šis dzejolis patiks, iesaucās Trusīts. Ļoti, ļoti patiks, uztraucās Sivēns. Bet tev jāklausās uzmanīgi, teica Trusītis, lai tu neko nepalaid garām, piebilda Sivēns. Jā, sacīja Kenga, bet nenolaid acis no mazulīša Rū. Kā tas skanēja, Pūk? Jautāja Trusītis. Pūks nokrakšķinājās un sāka. Dzejiskas pārdomas, kas radušās lācim ar zāģu skaitiņām galvā. Kad pirmdien spoža saule viz, es sēžu domās nogrimis, jo īsti nevar zināt viss, vai šis ir tas, ja tas ir šis. Bet otrdien, kad vējš ņāc, ak smagas šaubas mani māc, vai to arī pierādījis kāds, ka šāds nav tāds, bet tāds ir šāds. Gan trešdien vēji neauro, bet nesaprotu vairs neko. Es bēdīgs galvu lauzu, jo kur starpība starp šo un to. Vai ceturtdien man vieglāk tiks pār visām peļķēm ledus pliks. Es gribu uzminēt, kad sniks, un ja reiz sniks, tad cik vai tik, bet piekdien. Jauks dzejolīts, vai ne, sacīja Kenga, netaisīdamās klausīties, kas notika piekdien, vēl vienu lēcienu rūbēniņu, un tad mums patiešām jāiet. Trusīts iegrūda Pūkam dunku sānā, lai viņš pasteigtos. Ja mēs runājam par dzeju, ātri nobēra Pūks, vai tu esi kādreiz ieskatījusies tajā kokā? Kurā? Pavirši apjautājās Kenga.
Nu, bērniņ! Kas tur aug? Sacīja Pūks, rādīdams uz koku Kengai aiz muguras. Nē, teica Kenga, Rū, dārgumiņu, lec nu kabatā, mēs ejam mājās. Tev noteikti jāpaskatās uz to koku, teica Trusītis. Gribi, Rū, es tevi pacelšu? Un viņš cieši saņēma ķepās mazulīt Rū. Es redzu, ka tur sēž putns, sacīja Pūks, jeb vai tā būtu zivs? Protams, putnu no šejienes tu labi redzēsi, teica Trusītis, ja tā nav zivs. Tā nav zivs, tas ir putns, kvieca Sivēns. Nu jā, ka putns, sacīja Trusītis. Tas būtu pelēkais strasts vai melnais? Pūks prātoja. Pat tiešām sarežģīts jautājums, teica Trusītis. Pelēkais vai melnais? Tad arī Kenga beidzot pagrieza galvu, lai paskatītos. Un, kad viņa bija galvu pagriezusi, Trusītis skaļi iesaucās. Kāp iekšā, Rū! Sivēns ielēca Kengas kabatā, bet Trusītis ar Rū ķepās šāvās prom, cik ātri vien varēdams. Kur tad Trusītis, nobrīnījās Kenga, kad bija apskatījusi koku un griezās atpakaļ. Rū, bērniņ, tev ir labi? Sivēns no Kengas kabatas iepīkstējās. Mazulīša Rū balsī. Trusītim bija jāsteidzas, sacīja Pūks. Man liekas, viņš atcerējās, kur viņam pēkšņi bijis jāiet un kas jādara. Un Sivēns? Man liekas, Sivēns arī uzreiz kaut ko tādu iedomājās. Pēkšņi iedomājās un viss. Labi, mums beidzot jātiek mājās, teica Kenga. Uz redzēšanos, Pūku. Un 3 lielos lēcienos viņa bija projām. Pūks noskatījās pakaļ, kā viņa aizlēca. Kaut es varētu lēkt tā kā Kenga, viņš nodomāja. Bet citi var, un citi atkal nevar. Tā nu tas reiz ir. Toties Sivēnam bija brīži, kad viņš gribēja, kaut jau Kenga to nevarētu. Bieži vien no tā ceļa pa mežu mājās atgriezdamies Sivēns vēlējās kļūt par putniņu, bet no Kengas kabatas dibenā viņa domas lēkāja apmēram tā. Ja šī ir lidošana, es nekad pie tās nevarēšu pierast. Uzrauts gaisā viņš teica, o, un gāzdamies lejā viņš sacīja, Tā viņš kungstēja, visu ceļu līdz Kengas mājai. Protams, tikko Kenga bija atpogājusi savu kabatu, viņa redzēja, kas noticis. Pirmajā brīdī viņa izbijās, bet tad saprata, ka nav ko baidīties, jo viņa bija droša, ka Kristofers Robins nekad nepieļaus, lai ar mazulīti Rū notiktu kaut kas ļauns. Tāpēc Kenga pie sevis nodomāja. Ja viņi ir izjokojuši mani, tad es viņus arī izjokošu. Un tagad Rū, manu dārgumiņu, viņa teica, izņemdama Sivēnu no kabatas, laiks gulēt dienas vidu. Ahā, teica Sivēns, cik zīmīgi viens pēdams pēc tik šausminoša ceļojuma. Bet tas nebija nekāds labais, ahā. Un Kenga liekas nesaprata, ko tas nozīmē. Vispirms nomazgāsimies, Kenga mundrā balsī sacīja. Ahā, Sivēns atkārtoja, bažīgi meklēdams ar acīm pārējos, bet pārējo nebija. Trusītis savā mājā rotaļājās ar mazulīti Rū, un jaunais draugs Trusītim patika ar katru brīdi vairāk. Bet Pūks nolēms kļūt par ķenguru, meža smiltiņās, vēl arvien mēģinājās lēkšanā. Es neesmu gluži pārliecināta, Kenga teica domīgā balsī, ka šovakar derētu silta vanna. Man liekas, ka augsta būtu labāka. Kā tev tas patiktu, Rū, manu dārgumiņu? Sivēns, kas pa laikam necieta mazgāšanos, aiz sašutuma nodarbinājās un paziņoja. Tik varonīgi, cik vien spēja. Kenga,
Es redzu, ka nu mums ir laiks runāt skaidri un gaiši. Mazais juku Pēteris rū, teica Kenga, liedama vanniņā augstu ūdeni. Es neesmu rū, Sivēns iebrēcās. Es esmu Sivēns. Jā, dārgumiņ, jā, Kenga mierinādama sacīja. Sivēna balss tev arī labi padodas. Kas par gudru bērnu? Viņa turpināja, paņemdama no skapja lielu dzeltenu ziepju gabalu. Kādus joks viņš vēl rādīs? Vai tad tu neredzi, kliedza Sivēns? Tev nemaz nav acu pierē. Paskaties uz mani. Es skatos, dārgumiņ, Kenga diezgan bargi atbildēja. Tu labāk atceries, ko es tev vakar teicu par mēdīšanos? Ja tu sāksi izmēdīt Sivēnu un vaipstīties viņam pakaļ, tu sāksi patiešām izskatīties pēc Sivēna, kad izaugsi liels un iedomājies vien, kā tad tu to nožēlosi. Bet tagad ej vannā un neliec man to atkārtot vēlreiz. Nepaspējis vēl īsti atjēgties, Sivēns jau bija vannā, un Kenga no visa spēka berza viņu ar lielu saziepētu lupatu. Vī, kvieca Sivēns, laid mani vaļā, es esmu Sivēns. Dārgumiņ, netaisi muti vaļā, tu sarīsies ziepes, sacīja Kenga. Nu redzi, vai es tev neteicu? Tu izdarīji to tīšām, sprauslais Sivēns tikko atkal bija spējīgs runāt, un pavisam nejauši ziepjainā lupata atkal nokļuva viņa mutē. Pareizi, dārgumiņ, nesaki neko, teica Kenga, un jau pēc brīža Sivēns bija izcelts no vannas un sausi nobersts ar dvieli. Un tagad, sacīja Kenga, iedzer savas zāles un ej gultā. Kādas zāles? Stostījās Sivēns. Lai tu izaugtu liels un stiprs, dārgumiņ. Tu taču negribēsi izaugt tik sīciņš un vārgs kā Sivēns, vai ne? Dzer, nu! Šajā brīdī pie durvīm kāds pieklauvēja. Iekšā, sacīja Kenga, un ienāca Kristofers Robins. Kristofer Robin, vaimanoja Sivēns. Pasaki Kengai, kas es esmu? Viņa domā un domā, ka es esmu rū. Es taču neesmu rū, vai ne? Kristofers Robins apskatīja viņu ļoti uzmanīgi un pakratīja galvu. Tu nevari būt rū, viņš teica, jo nu pat es redzēju rū trusīši mājā. Viņš tur spēlējās. Lai nu viens padomā, iesaucās Kenga, šitā pārskatīties. Nu redzi, sacīja Sivēns, vai es tev neteicu, es esmu Sivēns? Kristofers Robins atkal pakratīja galvu. Sivēns gan tu neesi, viņš sacīja. Sivēnu es labi pazīstu. Sivēns ir pavisam citā krāsā. Sivēns taisījās paskaidrot, ka tas ir tāpēc, ka viņš nu pat bijis vannā, bet tad iedomājās, ka labāk to nesacīs viss, un jau atvēra muti, lai sacītu kaut ko citu, kad Kenga iegrūda viņam mutē zāļu karoti, paplikšķināja pa muguru un teica, ka šīs zāles nemaz negaršo tik slikti, ja pie tām pierod. Tagad es zinu, ka tas nebija arī Sivēns, sacīja Kenga. Es tikai nesaprotu, kas tas varētu būt? Iespējams, kāds no pulka radiniekiem, prātoja Kristofers Robins, brālēns, krustāvs vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Kenga piekrita, ka tā laikam patiešām būs, un sacīja, ka viņiem vajadzētu dot jaunatnākušajam radiniekam kādu vārdu. Sauksim viņu par Pūteli, ierosināja Kristofers Robins. Īsi un skaidri, Henrijs Pūtelis. Tikko tas bija nolemts, Henrijs Pūtelis izrāvās no Kengas ķepām un nolēca uz grīdas. Durvis viņam par lielu atvieglojumu Kristofers Robins bija atstājis vaļā. Nekad savā mūžā Henrijs Pūtelis Sivēns nebija tik ātri skrējis.
Viņš apstājās un atvilka elpu, nonācis gandrīz jau pie savas mājas. Kādus 100 jardus no tās viņš nolikās zemē un velšus vēlās līdz pašām durvīm, lai atkal būtu patīkami pierastā sivēna krāsā. Tā Kenga un Rū palika mežā, un katru otrdienu Rū pavadīja ar savu sirdsdraugu Trusīti. Katru otrdienu Kenga pavadīja ar savu sirdsdraugu Pūku, mācīdama viņam lēkāt ķenguru modē, un katru otrdienu Sivēns pavadīja ar savu sirdsdraugu Kristoferu Robinu. Tā viņu